Sveiki, sveiki! Es šodien esmu atpakaļ savā fermā. Šis būs tāds ilgāks video. Šī video es stāstīšu, kā varēs uztaisīt vistu fermu, lai jūs varētu paši izaudzēt vistas. Šeit man ir viens piemērs, bet es izstāstīšu, kā no paša sākuma var uzbūvēt visu fermu. Lai jums viņu uzbūvēt, jums vajadzēs nedaudz naudu, bet tas nekas. Sākumā jums vajadzēs pašu vistu būri, lai vistas neaizmūk. Viņas īstenībā neaizmūks, bet viņas ies prom, ja jums nebūs būra. Tas nozīmē, jums vajag būri vistu. Un tagad es nospēdīšu buldu, un tagad jūs varat nospēst šop. Un tagad jūs varat atrast barbed wire fence. Ar šito žodziņu jūs varat vistas iesprostot. Un tagad pieņemsim, jūs varat pirkt, cik jūs gribiet, 10, 11, 20, piemēram. Es pirkšu 99, lai būtu labs piemērs. Es nopirku, man jau no citām reizēm ir. Un tagad jūs nospiežat active, vai kā viņu tur sauc. Un tagad jūs klikšķiniet klik, bet tā, lai jums nebūtu jāliek katru reizi, kā šitā, piemēram, kā jūs redzēt, lai jums tā nebūtu jādara, jūs varat spiest repeat placement. Un tagad jūs šitan izdariet tā, lai šitas āķītis būtu ieslēgts. Redz, cik āķīt. Un tagad, lai jums vajadzētu tas slāķīs. Un tagad, ja jūs uzkšķiniet tādā pusē, kur jums būs kamera, jums būs arī tāda bultiņa. Un tā bultiņa uz to pusi arī liksies. Kā jūs varat pagrozīt kameru, jūs varat pazaudēt ar Q un I, un uz augšu ir ar space, un uz leju ir ar shift. Nu, ar šo brīdi pietiks, stāstīšanai tik daudz, bet es uztaisīšu būri vistu. Tam vajag būt pietiekam lielam, lai vistām patiktu, tāpēc es uztaisīšu viņu kaut kādu šādu. Es uztaisīju mazu būri, lai tikai parādītu, man jau ir vistu būris. Un tagad es jums ieteiktu, ja jūs mēģiniet dekorēt, tas ir tikai dažiem šis solis, uzlikt tādus kaut kādas grīdiņu viņām skaistumam. Piemēram, šitādu var redzēt. Un tagad ir skaistāk krietni, un visām, neteiksim, kā lāk patiks, bet viņam ir skaistāk cits spēlētāji, ja pie tevis nāks ciemos, tad viņi domās, ka tu esi daudzāk spēlējis, tāpēc varētu tā teikt. Nu, esi interesējies par savām vistām, un tagad es to pabeigšu. Čik, 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 čik. Un tagad, kad tu esi visu uzlicis, tad tu varēsi sākt darboties uz nākamo soli. Es esmu visu uzlicis, un tagad tev vajadzēs ēdiena traukus. Kā tu viņus var dabūt, ja jānospiež shop, tad functional, un tagad tev jānopērk šeit, pieņemsim, small water trauks, un rekur, tu viņu nopērc vienu, un es nopirkšu arī vienu šitādu. Man jau ir vairāki tādi, es tikai parādu. Un tagad, kad tu viņu nopērc, tev vajag daudz naudu, bet, kā jau es teicu, bet tomēr, tagad viņu var arī nolikt. Es jums ieteiktu nolikt varbūt vairākus, jo visām būs lielāki krājumi, ja pieņemsim, jūs ilgāku laiku nebūsiet un nedosiet viņam ēdienu, tad, bet, ja jūs nedosiet ilgāku laiku ēdienu, tad šitas ļoti noderēs. Tagad, kad jums ir šie trauki, es jums ieteiktu, lai piepildītu ūdeni, jums tūmā pārvietot aku. Nu, pieņemsim, mana akas stāv šeit pie govīm, kā jūs redzat, viņas dzer no šitā ūdens. Viņš jau beidzās, bet tas nav tik svarīgi. Un lieta ir tāda, ka tev vajadzētu uzbūvēt aku, kā var dabūt aku, tu nospiedz shop, functional, un nospiedz stone well, un tagad tu vari nopirkt. Un tagad tu viņu noliec blakus šī vietiņai, un tagad tu viņu vari, viņā vēl nav ūdens, tāpēc, ka viņš viņā piepildīsies, pagaidīšu nedaudz, un es varu ieliet ūdeni tenī traukā, bet mums vajadzēs pašas vistas tūlīt. Kā tu varbūt pa priekšu, pirms es visu to izdarīšu, es sagatavošu viņām vietu. Kā tu vari dabūt ēdienu vistām, tev vajag ēdienu var dabūt dažos veidos. To arī viens variants, to arī aiziet uz ciematu un nopirkt ēdienu vistu. Kā jau es teicu, piedodiet, ka šis video būs ilgs, jo man diezgan daudz kas jāstāsta. Ciematā jūs varat aiziet pie Trader Toma
un tagad jūs varat nospiest I want to buy something, un tagad jūs varat nopirkt fed. Tas ir praktiski visiem šāriem ēdiens. Es nopirkšu 99 fedu, varbūt pat vairāk, es nopirkšu vairāk simtus. Un tagad man, kā jūs redzēt, ir tāds ēdienu paciņa. Es viņu varēšu barot pirms, es iešu parunošanas, es jums ieteiktu nopirkt ļoti noderīgu rīku no Blacksmith Brooks. Viņš ir ļoti noderīgs, tāpēc, ka jūs varat nopirkt tādu skatekli, magnifying glass. Tas ir ļoti noderīgi mantiņa, tāpēc es ieteiktu nopirkties. Man jau tāds ir, es arī nopirkšu, jo kāpēc, un man viņu nevajag, bet es vienkārši rādu. Un tad ar to magnifying glass jūs varat redzēt, vai tavs zvērs ir apmierināts vai nē. Tagad es došos atpakaļ uz savām mājām. Un tagad redzēsim, vai akā ir pilns ar ūdeni. Ir vēl viens veids, kā dabūt vistu barību, kas es teiktu ir vēl labāks, bet es visbiežāk pērku, jo tas ir vieglāk. Un tādā gadījumā tagad es aiziešu pie vistām, jo tas otrs veids, es jums arī to pasāšu, tad, kad es dabūšu vistu un visu pārējo, tagad es iesmeļu ūdeni un jau iesmeļu vistām. Iesmeļu ūdeni, un tagad viņām pilns trauks, kā es to zinu, tad, kad es izvelku ārā ūdens spēni, man nerādās vairs, un tad es varu zināt, ka viņš vairs negrib, lai es smeļu iekšā, tas nozīmē, ka pilns. Un tagad es, kur akā lēnām atjaunojas, un es varu iebērt viņam barību. Un tagad jautājums paliek, kā tu dabūni pašas vistas? Stāsts par visu dabūšanu ir ļoti vienkārši. Tu vienkārši nospied bold un shop. Tev vajadzēs 3. farming līmeni. Lai to dabūtu, tev vajadzēs nospiest progress un skatīties. Ja tev ir farming 3, tad tu varēsi dabūt. Man ir 9, tāpēc es noteikti varēšu dabūt. Un tagad es nospiešu shop un functional, nevis functional animals, tagad es nospiežu. Un tagad, kā jūs redzat, šeit ir dažādi veidi vistas. Ir melnās vistas, baltās vistas, kaut kādas zvaigžņu vistas un pēdējā vista. Katrai vistai šķiļ aizvien ātrāk. Melnā un baltā šķiļ 7 minūtēs, šitā 6 un šitā 5. Es pirkšu šīs, bet kāpēc nepieteiktu viņas pirkt? Tāpēc, ka šitās tu nevarēsi tik ātri nopirkt. Tev vajadzēs 5. laikam farming līmeni. Un tagad es viņus nopirkšu vienu, pieņemsim. Un tagad es ielikšu viņu iekšā. To paskatīšos. Vai ko es izdarīju, bet es meklēju vistu animals, kur ir. Un tagad es viņu nolieku, un tagad jūs varat redzēt, ka viņa, kur ir mana vista. Viņa, kur viņa grib ēst, viņa to aizies, un tā tas darbojās, viņa to ties pēc ēdena. Un tagad es jums pasāšu otro veidu, kā jūs varat dabūt vistas ēdienu. Tagad es būšu pabeidzis stāstīt par to, es atnākšu atpakaļ pie vistas. Otrais veids jums sākumā jādabūna kvieši, 30 precīzi sakot. Es savākšu 30 kviešus un tad jums pastāstīšu, kā jūs varat to dabūt. Šis metode diezgan izdevīga, jo kvieši maksā ļoti mazas kviešu sēklas, bet jums jātērē darbs, lai viņas stādītu, tāpēc man tas nepatīk ļoti. Bet tagad jūs ielikat viņu tādā mašīnā un tagad viņa 1 minūti veidosies par vistu ēdienu. Bet es tā kā negribu gaidīt, man jau te blakus ir jau uztaisīts ēdiens. Un no 30 kviešiem es dabūnu 20 ēdienu. Tas nav pārāk daudz, bet es teiktu diezgan to vērts. Tagad, kā jūs redzēt, tā vista tur ēd, un pēc 5 minūtēm viņa izšķil solas. Protams, es esmu uztaisījis lielāku vistu burtu, tur var ielikt vairākas vistas, tā ir pilnīgi tava izvēle. Kā jūs redzēt, pieņemsim, tā kā viņa izšķil soli, tas izskatīsies šādi, kur egg. Un jūs varat uzklikšķināt uz viņas, lai savāktu viņu. Un jūs tad dabonēt 2 olas. No 1 olas, tur nedabon 2 olas, no 1 olas dabon 1 olu, bet, teiksim tā, ka es savācu 2, tāpēc jā. Un tad, tagad šeit viņa ēd, var redzēt, un pēc 5 minūtēm viņa izšķil soli. Es, kā jau teicu, negaidīšu šobrīd. Vēl ko es pastāstīšu gan, ir tas, ka jūs varat, kāpēc es jums gribēju, lai jūs nopērkat šito lietiņu, to pietuvinošo stiklu. Kā jūs redzēt, viņa tagad ir, jūs varat redzēt, vai viņa ir priecīga, happy, enclosed, jūs varat visu paskatīties. Un tagad, bet ja es nolieku vēl vienu vistu, pieņemsim balto, man ir 2 baltās, tad es paskatīšos, ko viņas tagad teiks. Varbūt viņam būs par maz vietas.
jo viņām pietrūks varbūt vietas. Redzi, ka viņas vēl joprojām ir priecīgas, bet ja es ielikšu vēl kādas vistas, es jums to parādīšu, ka es nolikšu vēl dažas vistas. Čik. Tad pieņemsim vēl divas melnās, es domāju, viņam nepietiks vietas, viņam ir tā, ja jūs ieliekat pārāk daudz tās vistas, tad viņam nepatiks. Paskatīšos tagad vēl joprojām priecīgas. Nu, jā, nu, tad jūs sapratāt ideju, ka, ja jūs ieliekat 1000 vistas šitādā mazā būrī, noteikti, ka viņas nebūs priecīgas. Bet, ko jūs varētu izdarīt, lai viņas būtu vēl priecīgākas? Jūs varat nolikt tādu lietu, kā to atradīšu, man vajadzēs nedaudz. Jūs varat nospēst shop, functional, un tagad jūs atrodiet šito chicken coop, un tagad chicken mājiņu. Un tagad jūs nospēlējat functional, un tagad jūs varat viņu nolikt. Kā jūs redzat, ka varbūt sākumā izskatīsies ļoti nesaprotam, bet es jums tolīt pastāstīšu īsi un saprotam, ka viņam, ka es šobrīd tikai mēģinu jāatcerās, ka šis ir tikai tāds parādīšanai, bet kā šis darbojās, bet varētu arī šito nelikt, tas nav obligāti, bet tagad jūs viņu nolikat, kā jūs redzat, viņiem ir rādījus. Piemēram, šitāds rādījus. Tad ir rādījusā, tad, kad būs vistas, viņas būs ļoti laimīgas. Praktiski. Bet ārpus tā rādījus, kaut arī šeit, piemēram, viņas nebūs. Nu, es tieši netaisīšu precīzi būru šobrīd, jo tas aizņem vēl pārāk ilgu laiku. Šis video jau ir aizņēmis kārtīgu laiku. Un tad noliec to vistu māju, un viņas būs ļoti priecīgas. Un pēdējā lieta ar to vistu māju vai bez, man liekas, bet, man liekas, vajag vistu māju, viņam ir kāda 1% iespēja, vai varbūt mazāk, nezinu, ka viņas izšķils zelta olu, piemēram. Es esmu man jau viena ir bijusi, es jums to parādīšu. Čik, rekur, čik. Rekur, man ir zelta ola, jūs varat redzēt, un tā zelta ola kādas vairākas reizes vērtījāk par parasto olu. Piemēram, parasto olu, man liekas, maksāja 30 monētas, bet zelta ola maksā kādi 500. Tas nav īpaši daudz, jo es šito vistbūris iztērēju kādu 1000, bet tomēr, es teiktu, diezgan vērtīgi, un šodienai pietiks. Esmu kārtīgi pastāstījis jums par vistām. Un šodien tiešām pietiks, es aiziešu šitien, apstāšos, un tā.